Un, dāmas un kungi, ja tā diena ir klāta, nezinu, cik daudz laika šeit bija ieguldīts vismaz, lai šo setupu visu saliktu un to konceptu, galvā to vīziju saliktu par pārdevējiem stāsts būs. Un par tādiem pārdevējiem titāniem, kas dzīvē kaut ko ir sasnieguši tieši pārdošanas jomā, par viņu mentālo stāvokli, kas viņi tādi ir, kāpēc vispār, lai kāds izvēlētos būt pārdevējs. Un šodien pie mums ir manā skatījumā pārdošanas titāns, pārdošanas guru, vairāku pārdošanas komandu treneris, šobrīd arī treneris, kādām pārdošanas komandām varbūt vairākam, to mēs uzzināsim. Jānis Vanaks, čau, Jāni. Čau. Čau, veci. Prieks tev redzēt, prieks būt saldu, prieks, ka uzaicināji. Jā, tā kā tas forši. Vienmēr atvērts šādām trakām idejām, jo šī mākās ir forša. Ja mēs runājam par pārdevējiem, tad laikam līdzīgs koncepts šobrīd Latvijā, es nezinu, vai ir, tāpēc es noteikti vēlu tev, lai šis viss izdodas, jo trakiem pieder pasaule, tāpēc aiziet ležam. Paldies, vecīt, ka atbrauc vispār no tālās Rīgas uz saldu pie manīm un noteikti kaut kādiem nākošiem tie, kas skatīsies šo te un arī patiksies, dāmas un kungi, jums būs jābrauc ciemos uz skaisto Saldus pilsētu, paskatīsies, kā mēs te dzīvojam, un te baigi skaisti īstenībā. Ko es, Jāni, tev gribēju īstenībā opening tādu jautājumu pavaicāt, kā vispār idejiski, kā tava dzīve nonāca līdz tādam punktam, ka tu esi pārdošanā. Kas notika? Tu nonāci pārdošanā un kā tu saprati, ka tu vispār varētu tur apgrozīties, ko tu varētu? Kā līdz tam nonāci? Man patīk tas tavs pieteikums par pārdošanas treneri, par pārdošanas titānu un visām tādām lietām, bet man liekas, ka tās otršķirīgās lietas, jo primārā lieta ir būt foršam vīram. Tas tāds prasa savas lietas, jo attiecības, sieva, bez dāmas, bez sievas, bez Renātas, droši vien, ka būtu dzīve visam tur kaut kā savādāk aizgriezusies. Un tāpēc arī ir bērni. Tas ir tas pamats, ko droši vien, ja tu man prasītu, hei, kā man tevi pieteikt no tālāk, droši vien, ka no sākuma ir vīrs, pēc tam ir tikai tēvs, tāpēc, kad es arī bērniem skaidroju, ka no sākuma bija tēvs un mamma, un tad jūs esat pēc tam. Tā kā nejūties tajā, ko dara no sākuma tēvs un mamma, pēc tam esat jūs. Bet, ja mēs no tās pārdošanas puses, tad pārdošana ir profesija, kurā nebija plānojis nokļūt. Ja man vecāki gribēja, lai es kļūstu par būvu inženieri. Labi, ka nekļuvu. Tur ir atkal vesels stāsts apakšā, kāpēc es tur pametu to visu un kas man tur tas nelika interesants, bet pārdošanā es nokļuvu netīšām. Jaunībā bija sanācis, ka nebija no tiem cilvēkiem, kurš tur baigi ātri sāk strādāt un nevar lepoties, kad jau tur 15, 16 gados bija tur darbā un tur tā tālāk, bet diezgan vēl sāk strādāt, jo tā nauda kaut kur jaunībā vienkārši laik bija. No kaut kurienes, kaut kur varēja tur dzīvot, padzīvot un tā, un tad vienu dienu sāk sūtīt visu kaut kur savu CV, un man atbildēja no tajā laikā no 2 vietām. Vēl joprojām esmu Faberlic kosmētikas konsultants. Oficiāli tev ir arī. Pie tevīm, respektīvi, šobrīd, ja kāds tev zvanīs, tu arī pārdot. Es pieļauju domu, ka jā, jo tas bija, es nemodos, 2006. vai varbūt 2007. gads, kad es aizgāju. Man iedeva maisiņu, lika samaksāt kaut kāds 2 latus vai eiro, vai neatceros, kas tur tajā laikā bija pa naudu. Un iedomā kaut kādu maisiņu. Kopš tā laika es neko tur neesmu darījis. Es nesapratu, kas man jādara. Man ir kaut kāds maisiņš ar katalogiem vai smaržām vai kaut ko. Bet es pieļauju, ka es viņu datubāzē varētu būt, ka vēl joprojām rādos kā aktīvs konsultants. Ja, tā kā es pieļauju, neesmu komunicējis. Un otra vieta, kur es sāku strādāt, patiesībā bija es pirms tā brīža izlasīju grāmatu, vienu no svarīgākajām grāmatām savā dzīvē. Kas ir grāmata, nekas nav neiespējams. Pirmo reizi Peters Kumels viņu sarakstījis, viņu maksāja tur gan neko, man liekas, ka 3 eiro maksā tā grāmata. Bet pirmo reizi sastapos ar tādu lietu, kas ir konstruktīvā domāšana. Tur bija jāraksta savu mērķi iekšā, un man tajā laikā tās visas lietas bija totāli svešas. Un es uz darba interviju biju tie grāmatā sarakstījis, ka doties uz darba interviju, kur ir jāstrādā uzvalkā, kreklā un tā tālāk, jo man līdz tam bija tikai saplēsts džins, tā kā nekas cits dzīvē nebija, kā tikai saplēsts biks, iespējams saplēsts arī tēkrekls. Un uz darba intervijas tā, ka aizgāja pat taisno no kluba, saplēstās džinsās,
ar dvingu noteikti vēl, un pretī čalas uzvākā un sāk stāstīt man par to, ka tur klientu apkalpošana, tur darbs ar klientiem, un tā es domāju, ka šis ir tā kā īstais tur izaugsmes programmas kaut kāds, un kas tur kā. Un tikai tad es sapratu, pēc nedēļas es sapratu, ka man iedeva teritoriju lapu. Nu, kas ir teritorija lapa? Tā ir tāda, nezinu, restīvi, Brīvības iela, 1, 2, 3, dzīvokļu kaut kādu numuri. Un man tika piešķirts tajā laikā treneris, kurš saprot, ka man tagad jāiet klauvēt pie durvīm. Un kā tas ir? Tur cilvēki dzīvo, man tagad jāiet klauvēt pie durvīm un stāstīt. Es biju reāli, pirms pārdošanas biju reāli tā kā kautrīgais čalis. Es tur nelūdzu meitenes dejot, tur viss tā. Un tad, no pirmajām 3 durvīm loģiski, ka aizbeidzu prom. Pieklavēji? Jā. Vai vienkārši tu gaidīji līdz atpakaļ? Es pieklavēju un jau aizbeidzu projām, tāpēc, ka man bija tekstiņš, kas man jānolasa, bukletiņš, kas man jāiedod. Tajā laikā mēs tirgājām telekomunikācijas pakalpojumus. Bet tas aiziet baigi ātri. Tāpēc, ka tā pirmā diena varbūt tās bija tās baigais laudas, vispār saprast, ok, es tagad klavēšu pēc durvīm. Ja tā var nopelnīt, tā ir jādara, kāpēc lai ne? Bet pagāja kaut kāda, nezinu, pat tas nedēļa, kad tu esi jau, es gribētu teikt, spēcīgs tajā. Tāpēc, ka dienā tev katru dienu ir jāveic aptuveni 60-100 sarunas, kur tu to pieredzi uzkačāji, nezinu, nedēļu. Tur īstenībā ātraukt tāda. Ja tu esi pie durvīm, kad tu klavē. Īstenībā, starp citu, Jānis Vanaks, viens no maniem pirmajiem vispār pārdošanas skolotājiem arī pirms gadiem 10, es aizgāju dzīvot uz Rīgu. Līdzīgs stāsts, kaut kur ir jāstrādā un apstākļi sakritība. Esmu uzņēmumā, kur arī man ir jāklauvē pie durvīm. Un tieši tas pats stāsts. Man krievu valodas saldu un neviens procents nerunā krieviski. Tur pirmais imantā klauvē pie durvīm, tur krievs pretī. Man tur es pā latviešu uzrakstījis, kas man jāsaka krieviski, bet es nesaprotu, ko tas nozīmē. Un tā tas viss lēnām, bet rūdās tajā visā. Baigi, tāpēc, kad ja šobrīd man kāds pārdevējs saka, kad viņš tur dienā veic 2, 5 zvanus, ja kaut kādas sarunas, un vairs nevar, un tur netur vēl kaut kas. Man tas lauž smadzenes. Man nav saprotami, pie tā, ka mēs esam strādājuši, tu arī Spiļadonka pastrādāji, ne tikai tiešā pārdošanā, arī mums bija pēc tam biznesa produkts, mēs tirgojam, ka uz uzņēmumiem ejam, arī telemarketings, kur tas apjoms, ko tu dienā veic, ir mežonīgs. Ja tu skaties uz šodien, ko, man liekas, lielāka daļa no pārdošana, no pārdevēja dara, tas apjoms ir ļoti, ļoti krities. Es gribēju īstenībā par šo tēmu uzreiz arī, man visu laiku stāv viens jautājums galvā, tieši tu pats iesāki tagad. Viss mainās. 10 gadu laikā ir nomainījušies vispār cilvēki kā tādi. Viņi daudz vairāk sēž ierīcēs, nāk iekšā kaut kāda jaunās paudzes pārdevēja. Vai viņi vispār būs labi pārdevēji, ņemot vērā to, ka viņiem tā saskarsme cilvēkiem ar cilvēku, teiksim, es tev zvanīšu, tagad viņiem jau zvanīt, liekas, piemēram, man ir tādi kaut kādi stipri jaunāki, draugi, paziņas, man viņiem jāpazvana, viņš man nospiež un atbild, piemēram, īziņā. Viņam ērtāk ir sazināties ar kaut kādu tekstu vai kaut kādā Snapchat formātā vai kaut kādā tādā, vai kā viņiem, piemēram, vai viņiem vispār ir konkurence pret vecajiem vīriem, kas ir, viņi būs konkurētspējīgi, tieši tādā, tiešās pārdošanas jautājumā, ka tev jāpārliecina cilvēks, vai viņš nav īsti trenējies pat tādā saprotot domu. Jā, tad, kad mēs sākām strādāt pie durvīm ejot, tad mums nebija vietāluņi. Mēs braucām uz reģioniem ar karti. Kartē atzīmē, ka tur ir māja. Mēs tirgājam telekomunikācijas, kas ir mobila operatori. Tad tu brauc uz to māju. Pēc tam bija evolūcija. Bija planšetes. Okay, tu jau vari piezumot. Tur ir māja, tu jau redzi tā tālāk. Ja, tā kā, es domāju, ka šobrīd kad ir grūti pateikt, kāda būs tas pārdošanas modelis, bet nebūs iespējams, ka viss būs tikai nopērkams. Jo tas nav tā, ka es nezinu, ja, tas ir ejot līdzi, bet tas, kas ir jāmācās gan tiem cilvēkiem, kas ir ar stāžu pārdevēju, viņiem jāiet līdz šīm jauniem lietām. Bet tie, kas ir nāk jauni iekšā, tos nevar kabināt klātī un likt viņā strādāt pēc kādām vecām metodēm. Tur ir kaut kādas lietas, un atkal jāsaprot, vai tas jaunietis ir šīs dienas mans patērētājs, vai ņemam pieņemsim nekustamā īpašumu, vai cilvēks, kurš ir Snapchatā un slaiks spiež nost, iespējams, ka viņam, nezinu, tur nav vēl 25, nezinu, varbūt tās ir, ja? Varbūt viņam ir 16 gadi. Tas nav tā nav man mērķa auditorija, bet loģiski pēc gadiem 5, kad visi būs Snapchatā, ja? Kad viņiem tā komunikācija būs tādā veidā, varbūt tās ir, bet mums galvenais tiem, kas ir šobrīd pārdošanā, tu nedrīkst palikt uz tām
uz tiem resursiem, kas tev ir, un strādāt tikai pēc tam vecām metodēm, kas ir, nezinu, tur, ja es varu strādāt pēc iešanas pie durvīm, droši vien, kas būtu bankrotējis, tad šodien iet iekšā pie durvīm pieklāvēt, tu pat netiec iekšā mājā, tur ir kodi, viss kaut kas kādreiz nebija, tur viss minams un tā tālāk, šodien tur ir domofoni, tā kā tam vienkārši jāiet līdzi, un es nezinu, vai kāds var atbildēt uz to, kā būs. Nu, tur, ja var, tad patiesībā mēs skatāmies nākotnē. Nu, tas tāds, cik plats, tik garš. Es domāju, ka arī paši to, teiksim, tie cilvēki, kas, viņiem liekas, kas tā pārdošana tāda ir. Viņiem tā asociācija beidzās ar to, ka es dodu preci, tu dod pretī naudu, un tas ir tas pārdevējs. Bet patiesībā, cik daudz cilvēkiem būtu daudz vienkāršāk dzīvot, ja viņš būtu mācīt labi pārdot. Jebkura komunikācija, kaut ko nav kaut kā vajag, tev viņam jāpārdod tā ideja, saprot, ka viņam arī tas ir vajadzīgs. Un tad idejas, kā es to gribēju noformulēt, ir, katram cilvēkam vajadzētu iemācīties kaut kādas pārdošanas prasmes, un nevajag baidīties no tā vārda pārdevējs. Tas ir kaut kāds, viņš atnāks ar kaut ko ieļapīs tev. Kas ir tās prasmes, teiksim, cilvēkos, kā tu domā, kuras prasmes, ja tev jau piemīt, tad tev jau ir kaut kāda priekšrocība attiecībā pret citiem cilvēkiem, lai būtu labāks pārdevējs. Kaut kādas prasmes, kaut kādas iekšējas, kaut kādas, kā tu skaties, kuras varētu būt tās tieši. Jā, man patīk Viegliņa definīcija. Jānis Viegliņš arī pārdošanas treneris. Viņam definīcija ir, ka pārdošana komunikācija ar mērķi. Ja vienkārši mēs papļāpājam par neko, vienkārši čau, satiekamies jau, tā nav pārdošana. Tajā brīdī, kad man no tēņa kaut ko vajag, pieņemsim, bērns raud, jo viņš grib saņemt, pieņemsim, nezinu, vecāku uzmanību. Tā arī ir pārdošana. Tu kā beigās esi sasniedzis savu mērķi. Kādām īpašībām, kādām iemaņām būtu jābūt pārdevējiem, ja tas, ko tu prasīji. Es domāju, ka pirmais tev ir jābūt, nevar iedalīt to lietu par, pieņemsim, tur es jau piedzimis pārdevējs vai neesmu piedzimis pārdevējs. Tās ir tādas palēm nesaistītas lietas, jo viens tas, ka tu esi komunikabls, bet tu komunikabls esi, tāpēc tev personības tips tāds, ka tu esi atvērtāks, komunikablāks, bet tas nozīmē, ka tev būtu labs pārdevējs. Jautājums ir, ko mēs pārdodam? Ja tu pārdod, pieņemsim, tomātus tirgu, tad tev ir vienīgais, kas vajadzīgs, ir tikai laikam jābļostās, jāpļurinās un tur jāpievērš uzmanību. Ja? Tajā pašā laikā, ja tu pārdod kaut kādu, nezinu, tur softveru vai, nezinu, traktoru vai vēl kaut kur tev iespējams darījums iet, nezinu, tur pusgadu vai gadu vai ilgāk, tad tavs mērķis nav pļurināt, tur atkal vajadzīga disciplīna. Tā kā es drīzāk par to, ka par pārdevēju nepiedzimst, pārdevējs var kļūt, vai visi var būt pārdevēji. Nē, tie pašā laikā skatoties dažādas pārdošanas nozares, nozarēs nepieciešams savādākas, dažādas šīs dažādas iemaņas, kas tev ir jātīst. Bet loģiski, ka tu esi ekstraverts, nevis introverts, kas mūsdienās laikam pat ir stilīgi. Ja tu esi introverts, tad tu esi tā kā stilīgs. Tas ir moderni tagad. Tas ir moderni. Šito es arī domāju. Kā tu pats skaties? Es, piemēram, zinu arī tie, teiksim, nekustamā īpašuma nozarē. Mums ir tāda viena čala, Kārli, kurš ir izteikti tās introverts cilvēks uz iekšvērts, bet viņš arī ir labs pārdevējs. Un viņš, kā tu skaties, nav īsti atšķirība. Varbūt priekšroka tiem ekstravertiem tomēr, bet nenozīmē, ka tu esi introverts, tu nevari būt izcils. Ja, tu esi viens Kārlis, viņš viens ir introverts. Es laikam viņu tādu. Ja būtu, pieņemsim, tur 15 introverti, kuriem tu varētu pastāstīt, tad būtu savādāk. Ja, tomēr droši vien vairāk ir tādi, kas nav uz mutes krituši, kuriem ir vieglāk. Tajā pašā laikā viņš paņem cita veida cilvēkus. Cilvēki, pieņemsim, kurus var paņemt tu, nosīt uz bazāru paņemt. Ja, tur forši cilvēkiem patīk komunicēt. Viņš paņem kaut ko pavisam citu, ja, uz nosvērtību, uz mierīgu. Uz analītiku varbūt. Uz analītiku, jā, tā. Jo tiem cilvēkiem, kas nav krituši uz mutes, viņiem problēma ir tieši analītika. Viņam tur uztaisīt Excelī kaut kādu aprēķinu piedāvājumu. Ja man tas ir jādara, man sāk lūst smadzenes. Tas nevar. Man ir kas to var izdarīt. Ja? Tā nav tā stiprā puse. Ja vajag loģiski, var to darīt, bet tā nav tā stiprā puse. Iespējams, viņam tā ir stiprā puse, un iespējams, to viņš arī paņem. Kas būtu, ja Kārlis attīstītu savas kaut kādas vairāk komunikācijas prasmes un kļūtu ekstravertāks nedaudz? Iespējams, ka viņam rezultāti būtu vēl labāki. Ja? Tie pašā laikā, droši vien, ka Kārlim tā labā lieta, kas ir viņam, ir disciplīna. Viņš noteikti nekad nekavēs. Ja? Viņš vienmēr būs perfekts un tā tālāk. Un tie viņa klienti,
Es pieļauju, ka viņa klienti varētu būt naudīgāki klienti nekā tie klienti, kas ir tikai tie, kas var uz bazaru paņemt. Ja? Tāpēc, ka tajā brīdī man jāšķiež nauda, viņas jāšķiež, jāpērk viņas nekustams īpašums. Ja? Un man ir kaut kāda dati, skaitļa analīze. Ja nekustams īpašums, varbūt es varu teikt, ka jā, bet man liekas, ka nav gluži tāds emociju pirkums. Tas taču nav emocija pirkums. Spēcīgi vajadzība tā ir. Jā, uz emocijām man šis patīk un tā, bet tālāk jau aiziet vispārējās vajadzības. Tas nav tā, ka pie Rīmī, kad pārtiks veiklā, pie kas stāv, nezinu, tur šokolādi, ja, kur bērnu acu augstumā un kur vienmēr viņiem tas nav tās produkts. Tāpēc noteikti var visi, vienkārši katram ir kaut kādas tādā gadījumā savas īpašības, kuras ir jāattīst. Labi, sapratu. Zinu, ko es vēl gribēju. Es droši vien tā haotiski viss tā liksies, bet vispār gribēju tev apcīt. Man pašam interesē, neesmu tā pārnājis, kam tu gājas vēl cauri no tā momenta, kurā gadā es strādāju Rīgā tavā pārdošanas komandā. Tas bija 19. Tas bija 17. gads kaut kāds. 16. vai 16. gads, 4, 7, 8 gadi pagājuši. Ko tu kā pārdošanas cilvēks, kur tu esi bijis, kam tu esi gājis cauri? Tagad tu esi iFuture Investments dzīvības uzkrājoša apdrošināšana, pareizi? Vai pareizi? Trāpīgi. Bet kur vēl tu biji? Kas tas ceļš, kam tu vēl izgāji cauri? Viss loģiski par pārdošanu, un nekad nav bijis doma kopš emocijas pie durvīm tirgot. Es saprotu, ka es reāli varu tirgot. Māku komunicēt, māku pārdot. Labāk vai sliktāk, vienmēr kāds par tiem būs labāks, jo tajā brīdī, kad domā, ka tu esi visgudrākais, visskaistākais, smukākais, un tev vairs neko citu nevajag attīstīt, mācīties, pilnveidoties, tad saproti, ka ir beigas. Ja? Tāpēc tur nekad neesmu bijis visgudrākais, noteikti smukākais, zin, kā mati neaug un tā tālāk. Tajā pašā laikā mēs tirgojam, man kāds, ka gadu es strādāju kā aģents, vienkārši kā klauvēt par durvīm. Tā pieredze tāda, kur es gribētu novēlēt tik vienam. Tā ir tik skaista. Cilvēki viņu nesaprot, jo iedomājies to burvību, ka no kaut kādām 100 sarunām, kurš tu dienā veids, apmēram 90 cilvēki tev grib pa tām trepēm nolaist lejā. Tu esi kādreiz dabūjis arī kaut kādu vienu pat plētiņu vismaz vai pat parestīt? Jā, loģiski. Mums ir bijuši kaut kas, kad ar ieročiem attaisīt durvis, dzēruši, pliki, tur uzmācās sievietes, vīrieši. Ja, tur tie piedzīvumi, kas ir bijuši pie durvīm, ir nenormāli. Tāpēc tu tos cilvēkus attiec vistrakākajās situācijās. Tu viņiem esi gan no rīta, gan vakarā, tur viņi svin. Ir bijis tā, ka tur ir svinības, tur sāk svinēt viņiem kopā, tur ģimene, liels galds, tur pēkšņi kaut kāds konsultants, kurš ir, bet tas parasti notiek Latgalē, tās labās lietas. Tu esi arī pēkšņi, tu esi pie galda ar tiem pašiem kartupeļiem, karbonādiem, stotiem, kāpostiem, vispārējā, tur ģimene, tur viss. Tā kā ir baigi forši, bet tu esi darīji gadu, pēc tam, ja es nemaldos kaut kādus. Bet ko pārdod atkal telekomunikācija? Bija viss kaut kas, mēs sākām ar telekomunikācijām, aizgāja līdz mobiliem operatoriem. Tas tirgus tur Latvijā ir tik maziņš, ka tur bija viens operators, otrs operators, kaut kas tur vairāk maksā, kaut kas tur mazāk, kaut kas tur to piedāvā to. Vienā brīdī mēs tirgojām vairākas, ka mēs tirgojām gan telekomunikācijas, gan mobilos operators, kas savā starpā it kā nekonkurē, tur vairāks darīt. Un mums pat, man liekas, kad vienu brīdi tas Čāls, kas ir arī viens no tajā laikā bija maniem mentoriem, un kaut kādā brīdī es diezgan bieži viņu vēl paklausos kaut kādā viņa ieteikumos. Uldis Šliters, ko es sāku strādāt. Kā Uldimet, ko Uldis var darīt? Mēs ik pa laikam satiekamies, visu kaut ko arī tur darbojās. Tur viss aktīvs. Bet, jā, bija telekomunikācijas, tad mums bija arī dažādi testi uz produktiem, nezinu, tur telekomunikācija, viss mobilās ierīces, elektronika, durvis, logi. Tiešajā pārdošanā es aizdeju pieklāju pie durvīm un pārdot durvis. Jā, pasies kaimiņam. Bet kaimiņam pasies kāds jauns, un tev vecs. Tieši tā, visā korpusā starp citu jau jauns. Jūs esat vienīgie. Tieši tā, un pasies ir meistars, kas uzreiz izrēja vecās ārā un uzreiz ieliek jaunās. Tie pašā dienā, tev uzreiz putas, viss ir skaisti. Labi, ne? Perfekt. Un tad es pieņemsim būt tās lauku reģionos. Tas nav tā, ka cilvēki vienkārši mēs kaut ko iesmērējam. Nē, loģiski, ka cilvēks tā durvis nepērk. Cilvēkiem tas durvis vajag un tā tālāk. Ja tu esi pieņemsim, tad tas jau bija gadus atpakaļ. Tagad viss ir pieejams, bet tad pie tiem atbrauc, viņus ieliek, uzliek, visu sadara, viss ir kārtībā. Tāpatās ar televizoru, ja tur
telekomunikācijas, televizors, viņš tiek pielikts pie sienas, ieslēgts, iedot pults un skaties, un viss tur ir. Bet vislabākais klients ir tas, kurš ir visgrūtāk pārdot tam, kas jau 7 gadus ir salīdz šitā te rokas, neko nevajag, neko negrib. Bet visvieglāk pārdot tajam, kurš jau iedomājies, ka viņam kaut kad to vajadzētu īstenībā. Man vajadzētu kaut kad izstāstīt to labu stāstu par uzvalkiem vecīt. Tas ir vienkārši. Domāju, ka vajadzētu uzšūt uzvalku. Zin kā, dzīvē kaut ko esmu pārdevis, kaut kas ir noticis, gribu apbalvot sev skaistu uzvalku. Un visu laiku atliek, es zinu, ka Rīgā tur čaļi, BG suits un kaut kādi vēl vieni tur šujas, domāju, braukšu pie viņiem un nebraucu. Sanāk tā, ka man ir ceļojums uz Taizemi. Taizemē iekāpu tuktukā un pats sev nezinot, es sev esmu schēmā ierauc iekšā. Un viņi man vedā pa tempļiem, rāda un pēdējo viņi man saka, klausies, mēs tev aizvedīsim tagad uz zīdu salonu un tur baigās atlaides. Es saku, kāda problēma? Domāju, ka zīdu nopirkšu kaut dāmai kaut ko mammai aizvedīšu. Ja iekšā uzvalku veikals. Es jau gatavībā, man jau džeki klāt, viens atais aliņu man jau iedod, vispār forši apkalpošana, viens jau sāk mērīt. Viss beidzās ar to, kad mēs izgāja ārā 3 nopirktiem uzvalkiem, dāmai viens uzvalks, bet viss bija tādā emocija, es biju gatavs un beigās sabrauc mājās, pēc tā hype es sāku skatīties, man īsti viņi nedara, un viss, es viņus, man tā sāpēs ir, es viņus visus atdevu uz sarkano krustu, bet idejas tik viegli pārdot tam cilvēkam, kurš jau ir domājis par to, ka viņš ir gatavs, ka viņš gribētu to nopirkt, un tas ir pats labākais. Jā, bet tam cilvēkam, kurš ir salīdzis rokas, kuram ir grūti pārdot, ja tu viņam pārdod, tad tas, ko viņš darīs, viņš katru reizi, kas attiks savu kādu paziņu, pirtī, vēl kaut kur, viņš vienmēr stāstīs, ka lūdzu pie Roberta. Lūdzu pie Roberta. Tā kā jo grūtāk ir pārdot, jo lielāks skeptiķis, viņš būs lielāks tavs pēc tam fans, cienītājs, tā tālāk. Tā kā es esmu labāk par šiem grūtiem klientiem. Tev ir jāpieliek lielāks pūles, jo šeit viegli, viņš nopirks no tevīm, viņš nopirks no Pētera, no kaimiņa, no tā. Viņš jebkurā gadījumā nopirks. Viņš ir nenopirks no tevi, viņš aizies uz veikalu nopirkt. Lojalitāte 0. Ja viņš neko nav, viņš jau zina, ko viņš grib, ja tu tādu piedāvāt, tad viss kārtībā. Tā ir vairāk apkalpošana. Šitām te vecītīm, kurš tā kā, man ir 100 jau mēģinājuši tirgot, kas tev ir tā. Kāpēc tā ir? Tu domā, varbūt, ka viņam tas ledus ir tik biezs uzaudzēts, un tu esi tas, kas to ledu ir atlaudzis, viņam tas liekas, viņš var atvēries iekšēji, kaut kā sirds viņam ir atvērusies. Tu esi palīdzējis viņam kaut kā pasīties savādāk lietām. Konservatīvs cilvēks nav slikts. Konservatīvs tev ir kaut kāda savas vērtības saprašana, tu pēc viņām vadies. Un tev pa lielam viss, ja mēs skatāmies uz apkārt, kas notiek pasaulē, es arī mācu, mums ir Latvijas bankas pētījums. 2004. un 2009. gadā uz mums ikdienā iespēdojās 4000 dažādi ārējie notifikācijas. Tur nezinu, ziņā, e-pastā, tas 2009. gads, 10 gadu atpakaļ. Šodien uz mums iespējams 40,000 dažādas ziņas, notifikācijas, reklāmas, e-pasta arī pieņemsim šobrīd. Ja tev kāds kaut ko atsūta, tu atbloķē, aizbloķē, un turpini dzīvot, izlasīji, un viss notiek 40,000. Tas nozīmē, šiem konservatīviem viņi vienkārši sev bloķē no visām, tu esi konservatīvs, tev nekas vairāk neinteresē. Tev kaut kas ir sasniegts, tu esi kaut ko izdarījis, tu zini, ko tev vajag, ko tu gribi, un to visu. Un ja tu tiec viņam zem ādas, ja tu tiec viņam tā kā klāt, tu esi viņam iedevis kaut kādu vērtību, tu esi viņam kaut ko radījis un visu. Un tu esi tagad tajā viņa konservatīvajā burbulī iekšā. Tu esi tā kā, viņš zina, ka jāizmanto tāds un tāds mobilos operators, tāpēc. Viņam ir tāds un tāds auto, viņš brauc visticamāk visu dzīvi tur ar vienu marku tikai tāpēc. Un tagad viņam ir, nezinu, tur viens nekustamā īpašuma konsultants, tāpēc. Un viss. Un viņam neviens cits nebūs vairs konsultants, jo tu tik viņam klāt. Un viņš ir tas, kurš pieņems ģimenē kāds, kādreiz grib nopirkt dzīvokli vai māju, tā tālāk, tad tikai vienīgi pie tā, tāpēc. Tev vairs nav jāpārdod. Viņš pārdod tavā vietā. Un viņš visticamāk kaut kādā savā komunā vai savā kaut kādā barā, pilsētā vai kaut kur, viņš ir reāls viedokļu līderis. Ja jau tur Kārlis pērk, ja tur Kārlim vajag, tad Kārlis nopirkt, tad jau mums arī visiem tā kā jāklaus Kārlis. Un tu pat tiem pāriem cilvēkiem, ja kādreiz vajadzēs kaut pirkt, tu būsi tikai apkalpos kaut kādas darījumi, jo viņi visi, Kārlis būs tavā vietā izdarījis. Un tāpēc šiem te grūtajiem pārdot ir vērtīgāk. Nevis no viņiem jābēdās, jo bieži vien cilvēki no viņiem bēdās, vai šis tikai nerunā šis tur tāds bumbieris, vai tur tāds beigās tur priekšnieks, vēl kaut kas. Nē, tieši otrādi. Tie ir tie, kuriem jārunā, jo tagad viņš dabū. Tik. Jā. Tad viss ir dzīvē. Viņi nav vienkārši dabūtos cilvēks, bet tagad, kad viņus dabū, tad viss ir labi. Skatīsimies tūlīt vienu lietu.
pastīsimies, kas ir šis. Jā, tu man pastāst. Tā, kas man bija jāspiež komanda 8. Tu pirms tam prasīji par nepateicu stāstīt, kas notika ar tiešo pārdošanu. Pēc tam mēs gadu tirgojam, pēc tam 7 makās, ka 6 gadus man bija atsevišķa komanda, kur mēs strādājām ar konsultantiem, trenējām, un tu biji, man liekas, viens no mūsu komandas foršiem konsultantiem. Tajā laikā bija daudz, mēs bijām, man liekas, kaut pie kādiem 200 pavisam bija kopā. Tajā laikā, kad es tur strādāju pie jums, tas bija TL2 produkts. Un es atceros, reiz pirmajā dienā aizgāju uz darbu, otrajā dienā mums bija jākāpj autobusā. Un jābrauc ar Rīga Liepāju autobusu, un jābrauc tur dzīvot. Bija vienā dzīvoklītī, kur mēs dzīvojām kaut kādā 7, 2 stabniekā. Man patīk tāds, man tas patika vienkārši. Tas tāds, mēs 7, tur vēl kaut kāds meitenes bija čaļi, mēs tur braucam, kaut kādas salātas tur ēdam. Es jau braucot uz turieni atceros, sēžot autobusā, apsēdos pie sievietes, un viņi noklausoja pirmo dīlu. Jaunais atnācis pirmo dienas darbu, vēl nav aizbraucis līdz Liepājai, jau pirmais dīls noklausots ir. Un es sapratu, baigi labāk šeit īstenībā. Es ar cilvēkiem runāju, un tas sieviete pat smaidīgi. Viņa saka, es tiešām biju domājis, es trāpīju vienkārši varbūt tajā pirmajā reizē baigi foršo klientu. Un man vēl dabūja tādu patīkamu grūdienu. Jā, bet tajā laikā tas bija TL2 produkcija, visa. Rūteri. Viss kaut kas. Tas jau teica izbraukumu. Izbraukumi bija ar autobusiem. Bet tas ir ļoti reti, kas brauc ar autobusiem. Mēs lielākā daļa brauc aģents, viņš atnāk, viņš nopelna pirmo, tur labi aģents pelnīja. Tur 1000 latus, tur 2000 latus, tur viss kārtībā. Un tur viss loģiski pirka mašīnas kaut kādas, tur BMW šādi, Golf tāda, un tad vienreiz braucam uz Rēzekni ar mašīnām, un tur nezinu, kaut 7-8 mašīnas, mēs braucam rindiņā tik tuvu viens pie otra, lai taupītu degvielu. Es domāju, kam tā ideja ienāca prātā? Tā kā aizplūsmas. Tā kā putns stiprākais pa priekšu, pārējiem no jalda. Saskatījušies kaut kādā Fast and Furious vai kaut kādā, es nezinu, tur traki, tur labi, ka viss vēl ir dzīvi un tā, jo uzreiz, braucot vienā vietā, ir tāds pusaplis, kur jābrauc savāk, un tad tas pirmie 4 aizbrauca pusapli, un 5. taisni caur zālēm nesās. Un tad bija tas, tiešās pārdošanas laiks. Viss beidzās tikai tāpēc, ka tas prasīja nenormālo resursu rekrutēšanā. Mēs dienā vadījām 20, 30 darba intervijas, un tur beigā gaļas mašīna. Un tad atnāca tīkla mārketings. Tīkla mārketings, pastāst, kas tur bija. Piramīda. Tas interesants izaicinājums dzīvē iesaistīties tīkla mārketingā. Tas nebija vienkārši tāds produktu tīkla mārketings, ka man jātir kaut ko tur žēlējas, vēl kaut kas tā tālāk. Loģiski, visi vienmēr ir ticība tam pašam produktam, ko tirgo. Un 4 gadus norādām tīkla mārketingā. 4 gadus pilns, jā. 4 gadus. Un ja kāds mēģina izstāstīt, ka tīkla mārketingā nevar nopelnīt, var nopelnīt. Un ļoti labi var nopelnīt. Ļoti labi var nopelnīt. Mēs bijām viena no pirmajiem Latvijā, kas to dara. Par šito arī stāstīt, ka tu iet tajā tīkla mārketingā, vai tu jau esi kaut kāds rītīgi apakšējais zars, un tad tu mēģini jau tik daudziem jau tas produkts ir patiesībā, bet ja tu jau esi viens no pirmajiem, pastāst īstenībā, kā ir. Tu esi viens no pirmajiem. Koks ir diviem galiem. Tagad tu esi pirmais. Mēs tajā laikā sākām ar Ulu, to, ka mēs strādājam tieši apdošanu, mēs sākam. Mēs esam 2. Tu kādam stāsti, viens, šis nestrādā. Ko es tas iedomājušies? Bez kaut kādu pusgadu lauzām tā, ka mēs bijām izveidojuši komandu, mēs esam līdz 10. Tur kāds tomēr noticēja, tur tas darbojās tā. Un tad tā sniega bumba veļās. Un tad ir otra puse. Mēs rīkojām pasākumus, kur zālē bija 1200 cilvēki. Nopietni. Tas skaitlis ir nopietns, jo tur bija cilvēki no Latvijas, no Lietuvas, no Igaunijas. Mums bija ar tūkošanām sinhronējām uz visām valodām, mums bija tur viesi no visurienes. Tā ir tā tīkla mārketinga skaistā puse. Tie pasākumi, socializēšanās, cilvēki, viss nosīt uz vienu viļņu tā tālāk. Un tad ir otra puse, kur ir daļa, kas pelna, un daļa, kas nepelna. Un tā daļa, kas nepelna, tas, ko tu saki, tu esi tur pēdējais kaut kur zarā. Tu vari nopelnīt, bet ne Latvijā. Tāpēc, ka Latvijā mēs esam, cik mēs esam, 500 000. Tāda viņas ekonomiski aktīvas neesmu reiķinās. Tāda, kas kaut ko vispār var darīt, jēga 500 000 pārējie vai bērni, vai iespējams tur pensionāri. Nesaku, pensionārs nevar nodarboties tīkla mārketingu, tur šeit var, bet tur atkal tāds. 500 000, un tur vienkārši tā kapacitāte nav Latvijā. Ja nav šaubu, ja tu esi tur Latvijā kaut kādā zarā un laižam uz, šobrīd Krievija droši vien, ka nē, bet, nezinu, tur Anglija, vēl kaut kāds lietas, tas viss tur var turpināties. Tad jautājums vienkārši ticība produktam. Un
tieši tas uzņēmums vienā dienā vienkārši aizgāja. Es viņam pievienojos viena iemesla dēļ, un tad vienā dienā uzņēmums aizgāja vienkārši pilnīgi citu pusi, kad viņš ļoti tīri pa piramīdu. Un tad es vienkārši nogriezu ar nāzi. Viss, kas bija pēc tam izveidots, viss, es nezinu, man neinteresēs, neko negribu. Un tad es pavadīju 4, 6, 8 mēnešus Covidā. Man sieva bija attaisījusi 1 mēnesi pirms Covid bija attaisījusi bērnu rotaļistabu, tādu bumbu baseinu milzīgi, tur Brīvības ielas centrāli, tur skaisti, viss tā tālāk, tur viss ieguldīja kaut kādu, viss kārtībā. Un sākās Covid. Tu nevari neko organizēt tādā pasākumā. Tā es 8 mēnešus pavadīju pats savā bumbu baseinā, rotaļojoties ar sevi, ar saviem bērniem. Ne tādā veidā rotaļoties sevi. Mācoties tīri kaut kādas online lietas, tur pašmācību ceļā, kaut ko par digitālu mārketingu, kaut kādām lietām, vienkārši pats sēdēju mācījos. Un tad vienā dienā man piezīmēja kolēģi viena, kādreiz, kad mēs strādājām tiešā pārdošanā, viņi strādāja uzņēmumā, kas bija viņi bija šie uzņēmuma pārdošanas vadītāji, un tad mēs visi bija kā ārpakalpojums, pie viņi strādāja. Un viņi sāka davai, Janka, par apdrošināšanu. Es saku, nav variantu, negribu. Tas vispār nav man, jo man apdrošināšana asociējās ar tanti, kas ar saspiķotu planšeti, ka mēģina kaut ko tur rādīt. Tās ir manas ekspektācijas. Es saku, tas vispār nav priekš maniem. Kad viņi pateica to schēmu, sistēmu, komisijas, man nevajadzēja zināt produktu, man vajadzēja zināt ievu komisijas. Es tā kā aiziet, mācam, daru. Un tagad jau tas ir tas Future Investments, ko tu minēji. Tas ir lietuviešu uzņēmums, ko Latvijā es esmu viceprezidents, tur modernas skanu izstāstot lietas, bet tur ir atbildīgā persona, kas strādā, lai šo komandu, lai šo projektu attīstītu. Un mums šobrīd ir konsultanti visā Latvijā. Covid laikās arī sākām to visu darīt. Strādājam 99% visu attālināti. Konsultants nekad nesatiekam, reti, kad satiekam. Un tas lielākais izaicinājums, jo tas pieredze strādāt cilvēkiem klātienē. Un tad tagad viss mums gan ar klientiem notiek attālināti, konsultējumi notiek. Es redzēju, tu biji ielicis arī vienu rakstu ar savu komandu, un ka baigi labi ejot īstenībā šādā metodē, kad nav jābūt visu laiku, teiksim, 10 no rīta, visi vienā vietā, visi parunāja motivācijas iekšējais kaut kāds motivation speech, kā tev patīk taisīt, kādreiz patikās vai tas. Un tagad tas notiek attālināti. Varbūt, ka tas motivation speech nav vajadzīgs. Viņi paši to motivation kaut kā dabūs to pārdošanu. Ir. Es vēl joprojām domāju, ka ja mēs cilvēkus dabūjam klātienē, tas vienmēr būs labāk. Tu vari kaut ko dot no sevīm. Viņam ir jautājums, viņš sēž mājās, tu uz to jautājumu atbildi, nezinu, tad, kad viņš viņu uzdod vai uzraksta, vai kad tev laiks atbildēt, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja tev šeit klātienē jautājums par to, tu saņem atbildi, ok, darbojamies strādāt. Tā attīstība jaunam konsultantam notiek daudz straujāk, ja viņš ir klātienē. No attālināt to nevar izdarīt. Vienkārši tas ir, kā mēs runājam par to pielāgošanos pie jauniešiem, tā šī atkal ir kārtībā, pēc manas redzējuma pielāgošanās. Ja mums tiek konsultanti, no 70% šis ir papildus darbs. Ja, vai papildus darbam, papildus darbs vai kaut kas tāds. Un, tas viņiem ir ērts. Viņš zina, ka viņam nav jābūt no zvana līdz zvanām. Viņš var dienā pasarāt stundu, 2, 3, 4. Loģiski, viss atalgojums ir balstīts uz rezultātu. Bet viņam ir tā brīvība, ka viņš var pats plānot. Un Covid parādīja, vismaz man viņš parādīja to, tas periods, kad 8 stundu darba diena profesijā, kas ir balstīta uz rezultātiem, ir noziegums. Tāpēc, kad strādāt, pieņemsim, 8 stundas, imitēt, kad es tagad esmu pārdevējs. Man tagad 8 stundas jāstrādā. Pārdevējiem nav jāstrādā 8 stundas. Es pilnīgi piekrītu. Es varu strādāt 2. Es varu 2 izdarīt iespējams vairāk, kā tu izdari 8. Jautājums ir produktivitāte. Ja es nāku uz darbu kā pārdevējs, ka man atalgojums ir uz rezultātu, es nāku tāpēc, ka man 9:05 jāierodas darbā, un bez 5 vai cikos tas beidzās darbs ir jāiet projām, jādzer kafiju, jādara kolēģiem, tas nav produktīvi. Ja? Tāpēc, bet tas ir ļoti mānīgi, jo pārdevējiem, cilvēkiem iemācīties pašam plānot savu darbu laiku, nav tik vienkārši. Visi pieraduši pie 8 stundu darba dienas, bet vai tu zini, cik ilgi pasaulē ir 8 stundu darba diena? Cik ilgi tā koncepts tāds ir? Jā. Es tikko biju pie sava laba čomu uz kāzām Kazahstānā. Viņi prasīja, kā jums tur, kā jūs strādājat. Es saku, es esmu pārdevējs, es savādāk, es pēc sava ritma, bet idejas, ka 8 stundas dienā. Viņš man saka, tad jau jūs visu dzīvi strādājat sanāk. Viņi strādā 2 nedēļas, 2 nedēļas atpūšās, vai mēnesi strādā, un pat mēnesi atpūšās. Tāda cikla viņiem ir. Bet es nezinu pat dienā, cik tās stundas. Jā, tāda klasiskā 8 stundu darba diena. Droši vien kāds varēs tur palabot mani, bet cik es zinu,
Viņu radīja Fords Amerikā. Latviešu tāds vārds kā zavods, kur pie zavoda tev maksā 8 stundas. Tu Krievis, tu 8 stundas skrūvē to skrūvi, liec to riepu, tev par to samaksā konkrētu summu. Nu, tad tu zini, ka, pieņemsim, tavu stundu maksā, nezinu, 2 eiro, 5 eiro, 10 eiro, 100 eiro, vienalga kaut kāda eiro. Es parasti jokēju, zini, tu pelni stundā, nezinu, tur 10 eiro. Tad es tev varu iedot 20 eiro, un patur uz man žaketi 2 stundas. Nu kā, tā vērtība ir tā kā tieši tāda. Tie pašā laikā pārdevējiem, kuriem jāiemācās pašiem plānot to savu darbu laiku, viena no problēmām tieši ir, ka, man nav priekšnieks, kas man saka, ka man jāceļās tur, nezinu, 9 vai 10 vai tā tālāk. Un šī ir tā kaut kāda tas izsalkums, ko tu nevari iemācīt. Nu, nav vērts ņemt, nav vērts ņemt, nezinu, tur satīkšu zirgu, ja gribi ārtu kartupeļus. Nav vērts kartupeļi, ja kaut kleperi braukt sacensībās. Tev vajag, ja mēs pirms tam sākām runāt, ka viena no tām svarīgākajām īpašībām, kas vajadzīgi ir pārdevējiem, ir izsalkums. Viņi vajadzīgi ir gan jaunam, gan vecam. Tāpēc, kad kaut kādā brīdī jau tev pietiek, pieņemsim, tu arī strādā komandu, ja tev pieņemsim ir kaut kāda mērķi, tu pieņemsim pārdevējs nopelni, nezinu, 1000 eiro. Viņam pietiek. Tev mērķi ir tādi, tu gribi sasniegt tādu. Ja tu nepaukstin viņa mērķus vai vēlmi vai izsalkumu, viņš negrib nopelnīt. Kā tu, piemēram, idejiski, tu jūti, ka tev pārdošanas komandā tev strādā, tur, piemēram, 10 līdz 50 cilvēki, tu jūti, ka 10 no viņiem, viņi tur nopelna 700, tu jūti, ka viņam pietiek. Kā tu jau viņam kaut kā mākslīgi vari iemācīt, vecīt, gribi vairāk, strādā, nopelna vairāk, bet ja viņš jūtās komfortabli tajā, bet, viņš kaut ko bišķiņ pelna, bet kā lai tu to viņam uzbūru to vīziju un motivēs, lai viņš grib vairāk darīt? Nauda nekad nevar būt pašmērķis. Tu nevari, pieņemsim, 700 ir daudziem maz, 1000 ir daudziem maz, kādam tas daudz, kādam tas maz. Tu nevari likt viņu konkrēti pie summas. Tas, ko tu vari mēģināt celt, viņa vērtības. Piemēram, vērtības ir caur kurām grāmatām, caur izglītošanos, viņš pats kļūst vērtīgāks, kopā kaut kādas vietas tēma apmeklē, komandas kaut kādas ietvaros apmeklē kaut kādas vietas, ka viņš redz, ka viņš piedara kaut kādam, es negribu teikt tur līmenim vēl kaut kur, bet viņš redz, ka šeit es arī jūtos ērti. Jo cilvēkiem parasti ir, kāpēc, pieņemsim, nezinu, tev kādam ar tas ir kādreiz neērti aiziet uz restorānu, tāpēc, ka man atnest tur 5 dakšas, 10 karotes, es taču nesaprotu, ko darīt, es jūtos neērti. Man ir vieglāk aiziet apēst čīzīti, zini kā, es zinu, kas tur viņš tur maksā, cik tur eiro vai ko, un tur apēst čīzīti, es tur jūtos ērti. Bet, ja cilvēks saka, justies ērti tur, tad viņam patīk labāk tur, jo tur tomēr tā apkopošana, visa tā situācija viss labāk, bet tas kaut ko vairāk maksā. Līdz ar to man vajag vairāk nopelnīt, lai es būtu tajā vietā. Ja? Un tu no tās puses tur iespējams kaut kā var... Ļoti labi pateicis. Kaut kādā, jo tu nevari vienkārši uzlikt mērķi, hei, tu bija mērķi 700, davai tagad 800. Tāpēc, kā man 800? Ko es darīšu ar to 100 eiro vairāk? Idejas, ka es sapratu, viņi kaut kādam cilvēkam ir jāsaskata sevī tā vīzija, ka viņš komfortabli jūtās jau tādās vietās, kas iepriekš viņam likušās, varbūt tāda fancy, tāds izsmalcinātāk vietas, tur īsti nejūtos labi. Kad viņš sāks justies tur ērtāk un labāk, viņš automātiski gribēs arī nopelnīt vairāk. Es nezinu, kā pieņems nekustams īpašumus, bet tīri idejas. Tu visu laiku tirgo graustus. Tu tiecies klientiem, kas pērk mazbudžeta dzīvokļus. Ja? Un tur pieņems jaunie projekti. Es domāju, ka tur varētu būt atšķirība klientos arī. Ja? Ļoti liels. Es tur idejas, kas tev vienā mazā minūtītē. Tā grūtuma pakāpe pārdošanas jomā, ka tev ir jākomunicē, jāpaskaidro, jāsaskaņo līgumi, visām pusēm jābūt visam skaidram. Daudz vienkāršāk ir dārgajā segmentā. Līdz ko mēs runājam par ritīgākajiem nahatņikiem, tur ir grūti. Komisija būs iespējams knapi 350 vai 500 eiro vai kaut kāds 700. Tu esi nosvīdis, tu beigās nesaproti, kurš no visiem, varbūt es pats vairs neko nesaprotu. Kurš te ir muļķis? Laikam jau pēc beigās. Un daudz vienkāršāk strādāt ir ar to segmentu, kas tur tomēr ir jaunais projekts. Jā, bet tu saki tev. Tāpēc, ka mēs runājam šo, man nepatīk tās lietas, kas ir pieņemts līmeņi, ja, tā tālāk, bet tu jau vairs neesi tajā, iespējams, arī nekad neesi bijis tajā līmenī, jo viņi runā savā saprašanā. Ja tas izlasīs, pieņemsim, ābits, tas izlasīs vienreiz, tik daudz tu zini. Tu izlasi kaut kādu romānu, tu zini tā kā vēl 10 vārdus klātī. Ja? Bet ar šiem cilvēkiem, ja tev ir ērti runāt, nozīmē, ka tu jau esi šeit. Un tev nevajag kāpt kaut kur atpakaļ. Tu iespējams vajag iet kaut kā, nezinu, komerc telpas vai kas ir kaut kāds nākamais tur kaut kāds. Jāni, tagad tālāk. iFuture Investments, un tagad tev jaunākā ideja. Paskatāmies? Jā, devai. Paskatāmies to jaunāko ideju. Tā, es tūlīt tās atveru vaļā. Mēs vēl esam šobrīd Viģikā, un komanda 8
tagad mēs esam LinkedInā, bet tagad mēs esam Sales Enthusiast Training for Everyone. Kas ir šīs pārdošana ir pats pamats. A wise man never knows all, only fools know everything. Sales Enthusiast ir organiski radies produkts, jeb projekts, jo iFuture Investments ir mana darba vieta, mans darbs. Tas, ka mēs runājam, ka pārdevējs var tur iet 2 vai 3 stundas dienā un tu vēl kaut kas tālāk, palielam mums tāds iespējas nav. Ja tu vadi savu komandu, tev ir viss pārējās lietas, tu tāpatās esi diezgan pielikts savam darbam, te pašā laikā pārdošanā tā skaistā lieta, un kāpēc es arī negribu mainīt, ik pa laikam ir kaut kāds bijušas domas, hei, var tas pamēģināt kaut kādā citā lauciņā, kaut kādā, nezinu, ražošana, vēl kaut kas, tur viss kaut kas ir parasti vienā galā. Bet es zinu, ka es nevarēšu tik brīvi plānot savu laiku tur, tāpēc, ka man ir 2 meitas, viņiem ir treniņi 2 dienā, tur basīts, manis netika pildīties sapnis, nekļuvu par profesionālu basītu. Meita, tad lūdzu jūs. Tur caur meitu, tur dziedāšana, viss kaut kas tāds, un tur man ir laiks aizvest, man saņem 2 stundas dienā dienas vidū. Ja es esmu pieņems un strādāju, nezinu, tur kazino krupijē, man jādod kārtas, un es to nekad dzīvē nevaru izdarīt. Tur basta man bērni nelaimīgi. Viņi netiek trenēties, neko, viņi šeit sēž mājās tikai pie planšetēm. Tāpēc bieži vien, ja mēs, lai parūpētos uz bērniem, mums ir jāpieņem kaut kādu lēmumu, kur mēs varam strādāt kaut kādās profesijās, kas ir kaut kāds brīvā plānojums vai vēl kaut kādas lietas. Bet tāpatās visu to savu, tas, ko es daru ar pārdošanu, tu minēji to vārdu treneris, es negribētu sev saukt par treneri, es esmu entuziasts. Un manā galvā tā atšķirība ir tāda, ka treneris diezgan akadēmiski kaut ko tev dara. Ir dažādi treneri, neapvainoju, viens treneri ir viss kā forši un labi, un tur tā ir dažādi. Bet entuziasts ir tas, kurš to dara ar entuziastu. Un tas ir kā, šis nebūtu pieklājīgi ar seksu. Ja tu ar seksu nodarbojies bez entuziasma, tas ir reāli tā kā darbs, tā kā atrabotka. Bet, ja tu dari ar entuziasmu, tas tev aizrauja, patīk, interesanti, un visticamāk otram cilvēkam arī patīk. Un ar pārdošanu un pārdošanas sales entuziasti ir pēc pieprasījuma. Nozīmē, ka ir no malas uzņēmumi, kas man ir uzrunājuši, hei, Jānis, es zinu, ka tu veido tādas apmācības savai komandai, jo kaut kādā brīdī kaut kas jau izplatās. Un tie cilvēki, kas pieaicinājuši, tās organizācijas, kas pieaicinājuši mani, lai es pastrādāju arī viņu komandā. Un es strādāju, man tur nav nekādu raķežinātu apakšā. Es dalos vienkārši ar to, ko es pats daru. Kā zvanīt. Ja, ir uzņēmumi, kas iedod vienkārši kaut kādu skriptu, un ņem tagad zvanu pēc skriptu. Var pēc skripta zvanīt, bet to jāliek iekšā ar savas kaut kādas lietas, savu piemēru, kā noklausot, kā tā. Un tā atšķirība starp treneru un entuziastu ir tajā, ka treneris te iemācīs visticamāk, teorētiski, kā būtu jāveic zvans. Bieži vien tur, nezinu, teikuma uzbūve ir šāda, tad daram šādi, tad pēc tam saki to un tā tālāk. Tas, ko es daru, es ņemu telefonu un zvanu viņiem klientiem. Un dod viņiem telefonu zvanīt. Uzreiz labojam vietas, labojam tādā. Un sales entuziasti ir šobrīd projekts, pie kuru darbojamies un strādājam, kas ir apmācību organizācija, kurā es dalos ar tām lietām, kuras strādā šodienas ekonomiskajos apstākļos. Ja es šodien pārdodu, es vēl joprojām pats pārdodu. Arī apdrošināšana, arī uzkrājušu apdrošināšanu, to, ka es strādāju ar Future Investments, mums lielākais partners ir Ergo, kur nav problēma pārdot. Tu pasaki, kāda Ergo visi zina. Un tu visu veidu apdrošināt. Līdz ar to, lai es varētu kādam citam kaut ko mācīt, man pašam jābūt pārdošanas apritē. Es nevaru mācīt, spēlēt futbolu, ja es pats nespēlēju futbolu. Ja? Droši vien, ka var, bet tev vieglāk, kad saproti vienkārši. Tur, kad es biju futbolists, droši vien saprotu, kā tā bumba, kas tur ko tā tālāk. Tu vari iemācīties arī tehniski no grāmatām, tur kā būtu jāspēlē futbols, bet tu esi tāds teorētiķis. Ja? Šajā gadījumā tās ir uz praksi balstītas pārdošanas apmācības, un šobrīd es pat bez maksas mums ir, ja es nemaldos, 27. septembrī. Es Facebookā ielikt, es uzspiedu jau labprāt aiziešu going webinārs vai? Jā, būs webinārs, kurā es vienkārši dalīšos. Es saprotu, ka vienkārši ir un ir jādalās. Jā, pilnīgi piekrīt. Viens tas, kad paliek sirmāks. Man ir plika galva, bet īstenībā viņi paliek sirmāk, un tajā brīdī, kad paliek sirmāk, cilvēki tev sāk klausīties. Kamēr tev ir 12. Iedomājies, cik tev vēl vārdu nosirmos, kas tad būs. Jā, tad visi klausīsies pilnībā. Cilvēki uztver to nopietni, jo tā informācija neko visticamāk neatšķirās. Ekonomiski atšķirās, bet neatšķirās pielietonis, kāds bija pirms 5 vai 10 gadiem, kāds ir šobrīd. Jo tā tehnika, kādā mēs darām, ko mēs darām, viņi nemainās. Bet tās apmācības un tas projekts tikai tiem domāts, kuri ikdienā ir ar gala klientu. Ja man pieņemsim tikai tur, nezinu, tur
nezinu, kaut komanda, kas ar klientu nekomunicē, tas nav priekš viņiem. Mēs runāsim tikai par kā komunicēt, kā runāt, kā pārvarēt. Nē, ir dažādas tehnikas, kā mēs varam strādāt ar klienta argumentiem, tur visu kaut ko. Tās lietas, par kurām mēs runāsim. Un šobrīd es to tā kā visu jūtu, ka vienkārši ir. Tāpēc man patīk šī podkāstu ideja, kad ir vienkārši jādara. Tu nekad nezini, uz kuriem tas aizvedīs. Un šobrīd tam sales entuziasts nav mērķis būt par kaut ko nenormāli lielu. Ja ir cilvēki, ja tur webinārā atnāks viens cilvēks, perfekti, viss kārtībā. Viens par viens aprunāšos, parunāsimies, ja atnāks divi, lieliski. Ja, tur nav mērķis šobrīd tāds. Varbūt tas kādreiz kaut kur izaugs, bet es nekad nezinu. Līdz ar to tas koncepts, ka tu man uzaicināji šeit, tas arī nepalīdzot, neiesaistoties, nedarot, nekas arī nenotiks. Un tad mēs varam sūdzēties, nekas jau nav, nekas jau nenotiek, un visi dzīvē sliktā tālāk. Un lielākā daļa no visādiem projektiem, produktiem parasti neizdodas. Bet tu nekad nezini, kurš var izšaut. Jā. Bet tu nevari salikt rokas klēpī un teikt, ok, tagad es nedarīšu neko, jo es esmu 10 reizes kļūdījies. Tas ir no pārdošanas. Mēs gājām pie dzīvokļiem, un tev 90 nolaiž pa trepēm, bet pēc tev 91 arī aiziet ar smaidu. Un šī iespējas ir viena no idejām, bet tu nedrīkst ar viņu izturēties, ka šis nav nekas. Nē, šis ir ļoti daudz, jo es dalīšos savā visā. Sevišķi, man liekas, ka šobrīd jau ir tas ļoti svarīgi. Mēs tādā pasaulē dzīvojam. Ja tev ir tāds iekšējais, ko tu gribi teikt, un tas tik vienkārši tagad visiem kaut ko pastāstīt, kāpēc tu nedalīties ar informāciju. Man liekas, tas bija kaut kādos 90. gados, kad bija Padomju Savienības sabrukums, tad visi kaut ko mēģināja, nevienam nestāstīšu, kā es to daru. Tagad tieši jāmēģina vairāk, laižam kopā, ejam kopā, darām kopā, un ir tik ļoti vienkārši ieiet iekšā, uztaisīt, piemēram, video šoviņu, kāds mums viņš sanāks pirmajā reizē, tāds viņš arī sanāks. Katru reizi jau būs arvien labāk. Būs varbūt kaut kāda tāda komūna apkārt uz to visu, un daram to kopā visi. Tev pa pārdošanu patīk, man patīk pārdošana arī ļoti. Daram. Tas, ko es patestēju par šīm visām, ko teicu tām modernām lietām, pamēģināju TikTok. Bļāviens, tur ir pat pie komforta zonas, ka man liekas, ka ir ok viss. Tur es jūtos drusīt tā kā nekomfortā. Tur ir tas koncepts TikTokam ir izklaides aplikācija. Un, lai dot kaut ko šādu, tad tas ir reāli jāskatās. Caur izklaidi tas jāmēģina kaut kā tādu. Kaut kā, jā, un tad es vēl neesmu atkots, bet es zinu, ka tas pie tā kaut kad būs jāpiegriežās tā tālāk, tāpēc es tur sāku. Nebija galīgi slikti, bija ok, bet es saprotu, ka šis laikam nav tas, ko es gribu darīt. Izdzēs visu ārā, ok, dažiem vajag restāt, augsim vēlreiz. Jā. Tā kā tu nevar tā, ka kaut kas nestrādā, tagad ok, viss nedara. Jā, svarīgākais jautājums visu podkāstu laikā. Mums tomēr ir jau laiks izcēlties pirmajam tikšanās reizēm mūsu. Svarīgākais, kas man īstenībā pašam ļoti interesē, un es zinu sevi, lai es labi strādātu, funkcionētu kā pārdevējs, man jābūt labam mentālajam stāvoklim, labam prātam jābūt, lai tu neesi tāds satraukts, noguris. Ko tu dari mentālajam fitnesam, lai tu mentāli labi justos? Ir kaut kādas lietas, kā tu sturi sev, lai tu justos labi. Es īstenībā tikai nesen, pirms kaut kādiem gadiem 4, noskaidroju savu personības tipu. Man kolēģi Dācis Briedzālīti, viņi strādā personības tipiem, viņi tur ir tagad Londonā, tur studē un mācās, un tur bankas kočot tā tālāk, un tagad zina savu personības tipu. Ir ļoti vienkārši komunicēt un saprast sevi un kā darboties tā. Līdz ar to tas, ko man vajag, man ir ļoti grūti tagad ņemt un piespiest lasīt sev kaut kādas grāmatas. Man ir sarežģīti. Tas nav tā, ka es neesmu lasījis. Ja? Es teicu, ka tā grāmata, kas izmērīja, domāšana pašā sākumā bija, viņa arī tā saucās, nekas neiespējams. Viņi tur neko nemaksā, tā ir viena no grāmatām, bet tās grāmatas atnāk pie tevīm ik pa laikam kaut kādas, kuras tev vajag. Visās, nezinu, tu vajag ņemt visu, kas ir, nezinu, Kiyosaki grāmatas, ja, tur kaut kādas Osho grāmatas palasīt, kas ir vairāk par tādu, par domāšanu. Par praktiskām lietām, tur, nezinu, tur 7 veidi, kā pārdot. Ja? Tās viss ir. Es domāju, kaut kādas fiziskās lietas, treniņš kaut kāds, vai peldēties tu vai... Tās mentālās lietas ir, tu tādā veido, kā to savu ķirbi. Bet, lai atslēgtos no tās ikdienas, tev vajag kaut ko, ko tu dari papildus. Un, tāpēc tev viņš ir tas procesors uzvēlākās pa dienu, tev viņš ir jāatdzesē. Tad tā atdzesēšana, es 4 gadus esmu ronis, ziemā iepeldēties. Pilnvērtīgs tā, ka arī ej? Jā, vairāk pa 3 reizēm ziemā vai pa 2? 2 reizes nedēļā. Tur svētdienās vienmēr ir kā baznīcā 11. Un tu nedēļā pa kaut kādā trešdienā arī ir jāaiziet. Bet peldēšanās ir tā, ka kamēr tu ej, tikmēr tev imunitāte kā būlim. Tev tur viss nav runa to, cik tu
tajā laikā jūties labi, cik tev tur apskābekļojas organisms un kas tik tur pozitīvs nenotiek, bet tev imunitāte stāv tā kā zvēram. Tos, man ir divas meitas, kas ir sākuma skola un jau tagad jau skola, jau pirmsskola un skola, kas nes mājās visas iespējamās tur slimības. Un ja tu pats esi tāds, kurš laiks slimo, tad kādā pārdošanā tu vari strādāt. Tu laiks esi tā kā slims un beigts no tālāk. Tas nav iespējams. Līdz ar to kaut kāda veidi, kur sev uzturēt tonusā, jā, viens ir peldēšanās, un tad otra lieta, es sapratu, ka man patīk apgūt kaut kādas sporta, kaut kādas lietas. Un pats es esmu visu dzīvi spēlējis, es ir 12 gadus spēlējis basīti. Nekas nesanāca beigās. Kā jau laikam lielai daļai, bet basketbols arī tā kā komandas sports daudz iedevis dzīvē, kā tā vispār tāda saprašana. Bet tas, ko es daru, es šobrīd trenējos maratonam. Pirms 4 gadiem noskrēju pusmaratonu. Tagad trenējos pilniem 42. Man brālēns ir ultramaratonists, viņš ir sastādījumā programmu, kas tur ko jāskrien, kādā pulsiņā, kas kaut ko pietiekami interesanti. Man patīk tas pats process. Noskriešu beigās, tur ātrāk vai lēnāk, kā tālāk, kas tā, bet tas pats process, kurā jo tas process, ka tu, pieņemsim, tur skrien, tu zini precīzi norādes, kā to darīt, tev tas atslēdz no kaut kādām ikdienas lietām, ikdienas problēmām. Mums tā vienkārši viens čalis sāk tīrīt lovā. Tas tā kā komēdijās. Ja? Visi kārtībā, lai viņš tīri. Okay. Tā ir skriešana. Šogad bija plāns iemācīties skaitot. Veikot māki? Jā, veikot es reizi nedēļā vasarā izveikoju. Kaut ko uzlēkāju, bet tramplīniņam kaut ko tur. Es arī īstenībā šos ar saldu mums ir paldies visiem, kas atvēr to. Mums ir uztaisīts, esmu sporšs veikparks ļoti tepat tās karjerās un arī iemācījos veikt viens gads prasīja man tas. Vienu vasaru. Smuki jau var arī uzlekt bišķiņu, iekrist visbiežāk no leciena, bet... Un tagad nāk ziema, tad šeit atgriezīšos pagājušajā gadā sāku MMA, kas ir cīņas. Bet, tas būtu vajadzīgs, ja vēl joprojām strādātu door-to-door sēlos. Jā, nē, es nekad neesmu bijis cīņas sportos, man vienmēr nav tā, ka viņi tur beigas saistījuši vēl kaut kas, bet tagad pat bija tā, ka bija moša doma nomalkolā Getiņā. Pat tik traki aizgājas. Getiņā boksā, tur viņi tā esi, vai MMA ašņīgi arī viņiem ir visas kategorijas dažādas. Jā, un es to koču runāju, viņš saka, labi, tu esi tajā vecumā, tur rēķinies, ka tev nāks pretī kaut kāds, pirmkārt, tev vismaz 2 gadus vajadzētu, jo tu nekad neko nedarīsi, bet rēķini tev nāks pretī tie, kas ir visu dzīvi kaut ko darījuši, kuriem nekas nav sanācis, kuriem nekā nav ko zaudēt, un viņš ir vienīgā vieta, kur viņam sev pierādīt, ir tur. Un tad tu iesi viņam tur pretī tāds. Bet MMA baigi inšīgi, tur ir kaut kāda atkal savu komūnu. Mums ir tāds Berserk klubs, Kaspars treneris, Pošs. Un tur tā doma ir tā stunda pusotra, tev nedrīkst pazust fokus, tā kā tu nedrīkst, es neesūtīju e-pastu, tu esi tā kā full in, un tas ir tas, kuri tu atslēdzies. Un otra lieta tā, bet tas tur ir tikai lielākoties tur ir čaļi, tu atkal uzņem to maskulāru. Es par šito īstenībā arī gribēju, lai tu normāli funkcionētu, manuprāt, jebkurā darbā, tev vajadzīgi ir kaut kāda ārpus komūna, kurā tu vispār nedomā par darbu, runā džeku, bazaru vienkāršāko, kur jūs runājat par neko, un tas ir tik svarīgi runāt par neko kaut kādā brīdī dzīvē, kur vienkārši jūs izlaidat ārā kaut kādu dvēseles daļu. Man patīk, ka tas čals mazgā logu, vienkārši super. Man patīk, tas, ko tu minēji tieši, kad ir čaļu bazars. Tāpēc, kad vajadzīgs ir kaut kāds muskulārā enerģija, jo mums pieņemsim komandā ir 60% vairāk sievietes. Un tad tas, ko es dīloju ikdienā ar sieviešu problēmām, emocijām un visu kaut ko, un tad vajag vienkārši uzņemt to muskulāro kaut ko. Tāpēc tāds MMA ir normāla tēma, 2 reizes nedēļā. Sestdienās ir sparingi, kad mēs ejam tur ķīvers galvā, viens otru klapējam, bet arī līdz kaut kādiem robežiem. Pagājušajā gadā bija jau pirmā cīņa iekšējā. Dabūju pamota normāli. Viss ir kārtībā. Bet man te kaifs noteikti tajā, ka tu esi kaut kādā procesā iekšā, ka tu kaut ko izdomā, ka es to gribētu, un tas lielākais kaifs, kā tu uz to ej. Tas ir rītīgs kaifs. Un, ka tu, varbūt jau, ka tu kaut ko tur pēkšņi, tev kāds apbalvos pēkšņi, kādu to arī vinnēsi, tev iedos, ne jau tev tā medaļa sagaidās ar balvu, bet tas pats process ir tas svarīgākais. Un tas, man liekas, ir ļoti daudz pirmā pārtās. Pieņemsim jauniešiem, kas šobrīd, es gribu sākt pārdošanā. Un tā problēma tā, ka es šodien sāku, man rīt vajag.
Un, kad tu neredzi to, tas arī normāli, arī mēs neredzējām, ka to bijām jaunāki, neesam jau veci. Tu neredzēji to procesu kaifu. Tagad tu viņu novērtē, kā iepieņemsim pārdošanas komandu, kaut kas jauns, kaut ko veido. Un tu jau zini, ka tev nāks tādas problēmas, iespējams tādas problēmas, tu jau plēm viņiem gatavojies. Tu jau zini, tu jau novērtē. Tad no tā rodas kaut kāds arī kaifs. Un tāpēc arī tie sporti. Bet es zinu, ka man viņi apnīk. Jo es pirms 4 gadiem noskrēju pusmaratonu, un pēc tam vairs neskrēju. Tā kā apnika. Un tieši tāpat, ka es pieļauju, ka varētu būt šobrīd arī ar pilno maratonu noskriešu un neskriešu. Jā, kaut ko jaunu, kāpēc ne? Kaut ko jaunu liekam iekšā un aiziet uz priekšu. Un tagad tu zini savu personības tipu, tu to saproti, ka tev neinteresē ilglaicīgi grib kaut ko izdarīt, sasniegt, un nākamais grib izdarīt nākamais. Cits cilvēks ar vienu to pašu lietu darīt vienkārši 27 gadus no vietas, un viņam tur kaifs tajā ir. Jā, un tas ir tas, ka mēs sākam runāt ar Kārli, kas ir introverts. Iespējams, ka viņš tajā, kur nav kaut kādas izmaiņas, viņš jūtas baigi naids. Viņš tur skrien, dara vai kaut kādu konkrētu lietu. Viņam no tā rodās tas entuziasms un tā piepildība tālāk. Bet atkal citiem rodās no tā, ka tu pamēģini, izdari, sasniedz čik, nākamais. Un tad man ir ļoti daudz lietas, kuras kāda sporta veida man jau stāv rindā, kuras es gribu apgūt, izdarīt un pastīties. Un tam visam vienkārši vajag atrast kaut laiku, jo tie cilvēki, kuri saka, ka nav laika, man ir šobrīd vēl tikai 2 bērni. Ja vajag iet uz kādu čāku, citreiz vakarā, 11 vakarā, 12 vakarā, tu vienmēr atrast laiku. Tāpēc, ja kāds, kuram nav bērni, kādreiz man saka, man tur kaut kas nav laiks, vēl kaut kas tāds, kas tas viss ir tikai motivācijas jautājumā. Tieši tā. Vispār jau var atrast. Janka, paldies tev, vecīt. Nobeigšu ar vienu tekstu, kad visi jaunie džeki, dāmas un arī vecāki, tiem, kam interesē vispār par pārdošanas lietām, rakstiet ziņu. Jānis noteikti pakonsultēs, aiziesim uz viņu webināriem, atnāksiet pie maniem, parunāsim vienkārši par pārdošanu pušķatojam. Tā kā pirmais podcasts noslēdzies. Paldies, Ānim, vēlreiz. Tā kā uz tikšanos Pārdod laimīgs podkastā. Čau! Čau visiem!